Labrīt! Lielais cepiens. Tātad lielais cepiens internetā par to, ka Latvijā vajadzētu kravas auto braukt 70 km/h. Es no sākuma neiesaistījos vispār tajās diskusijās, tāpēc, ka es nepārvietojos pa Latviju. Vairs nē. Kādreiz braucu. Tagad es braucu un dzīvoju tikai pa Vāciju. Lai gan man ir viens video, kur man tieši viens jautāja, ko es domāju par to, ka Vācijā pa Bundesstraßēm ir jābrauc uz 60 km/h fūrēm kravas auto. Un es tur uztaisīju to video un arī pastāstīju, kā es gandrīz paliku bez tiesībām. Bet tad man viens cilvēks teica, ko es par to domāju, tagad nesen TikTokā. Jo tieši tāpēc, ka es šeit ikdienā braucu pa tām Bundesstraßēm uz 60, kā es redzētu to, ja Latvijā būtu jābrauc 70. Tagad brauksim ceļā, un tad es pastāstīšu. Tas ir mans viedoklis. Es neesmu nec tur kaut kāds eksperts, ceļa eksperts vai ko. Es varu pastāstīt to, kā es to redzu, kā kravas auto šofers un kā šofers jau entākos gadus, kā profesionāls šofers 12 vai 13 jau ir. Jā, un visi tie 13 gadi pie kravas auto stūres. Labi, braucam, man aizmugurē cūciņas uzkrauts un braucot papļāpāsim. Ko vispirms mums jātiek ārā no šitās ziemas? Jā, mums Vācijā ar ziemu uznāca. Šitāda ziema, kā ir tagad, 6 gadi šeit dzīvoju, nav bijusi nekad. Bet mani bērni vismaz var izbaudīt, kas tas ir normāla ziema. Labi, par jums Latvijā vispār nerunāsim. Jūs tur izbaudat uz urā, kas ir normāla ziema ar -30. Tā kā visiem, kam dīzeļi un dīzeļi vecāki, es nezinu, par 10-15 gadiem un kvēlsvecītes nav mainīts, es jums jūtu līdzi. Ar sniedziņš pišķir parādījis sevi. Te ir pilnīgs ledutiņš tieši pirms līkuma, viss kā vajag. Ledutiņš un līkumā sniega kupena. Viss kā vajag. Kā viens teica, galvenais nemīst. Un galvenais neaiziet taisni grāvī. Vienīgais ar vieglo tagad nevarētu samainīties. Kad ar kupenu velkt cauri, normāli aiziesim. Tagad bez apstāšanās vajadzētu tikt augšā, ko es nevarēšu, tāpēc, ka nāk mašīnas visu laiku. Tā redzu pēdējo busu, un būtu labi, ja man no otras puses nenāktu. Nekas, padusmosies uz mani. Es nevarēju apstāties, izlīdu vienam priekšā. Diemžēl, bet izlīdu tev priekšā. Sorry, vecīt. Jā, redzi, gadās arī tā. Protams, aizmugurē es domāju, ka es esmu pilnīgs kretīns, ja viņš nezina, kā tas ir apstāties uz ledus ar kravinieku. Bet, lai viņš man piedod. Neko es tur izdarīt nevaru. Varbūt viņš nemaz nedusmojās. Grūti pateikt. Tātad tagad es esmu izbraucis uz Bundesstraße, saucamo, jā. Un šeit kravas auto drīkst braukt tikai un vienīgi 60 km/h. Labi, ja nav pilsētiņas, protams. Pagaid, iepauzēšu bišķiņu, kakls aizgāja ciet. Tiekamies jau pēc šī ciema. Tā, ko turpināsim? Esmu izbraucis cauri šim ciematam, un kā redzi, labi, tai zīme 70. Pa šāda veida ceļu mēs gāžam ar fūrēm, ar kravas auto 60. Pēc likuma. Es parasti braucu, labi, tuitam man tur uzklups virsū, vai tu tormos, bremze vai ko. Es negribu maksāt to sodu. Es parasti braucu līdz 70 km/h. Arī tad, ja es braucu 70 km/h, man nofočēs fotoradars, man vienalga būs sods. Es tagad, goda vārds, es negribu samelot
bija 30 vai 60. Manuprāt, ka pacēla uz 60 eiro. Līdz 10 kilometriem, ja pārkāp fūra. Nu, līdz ar to, man negribās maksāt to sodu, un es braucu līdz tiem 70, jā. Protams, ir ļoti daudzi, kas sēž 8 fūrēm un mēģina apdzīt, un daudz apdzen. Tas jau mūsu starpā, fūras, kravas autošoferu starpā izraisa kaut kāda veida agresivitāti. Tad iedomājieties, kas būtu Latvijā, ja tagad uzliktu, ka kravas auto drīkst braukt 70. Viņi pa šitādu ceļu tagad brauks 70, būs savākušies sevis tādu čūsku riktīgi, jo, fūra ir liela, tā kā galva točna čūskai, un aizmugurē mazās mašīnas būs tā kā asta. Un visi gribēs tik garām. Un tad, manuprāt, ka tie letālie gadījumi ir tieši tad uz tiem frontālajām sadursmēm. Reāli, tad, kad nāk purns purnā vienam. Es uzskatu, ka tas būtu rīktīgi aplams lēmums pieņemt Latvijā 70 km/h fūrēm, kravas auto, jo būs sūdi vēl lielāki. Labi, tur es tagad domāju, ka viedokļi 100 punkti dalās, bet tie, kuri brauc ar vieglajiem, viņi jau tā besās, ja fūra brauc uz 90, kaut vai arī vieglajiem Latvijā atļauts uz 90, ja? Viņi besās un mēģina tikt viņai garām. Es jums nepārmetu, es tāpat tā daru, viss ir ok. Bet, ja būs uz 70, tas iznākums, būs vienkārši žopā. Reku, piemēram, man tagad gadījums, man nāk tieši garām, es braucu S6, reku no krustojuma griežas ārā. Viens tikko vēl līda garām. Tad iedomājieties, tikko liecinieki bija, es braucu uz, visi grib tik garām. Man tagad arī astē ir kaut kādi 2 vai 3 vieglie. Un es esmu tā bremze, kas visu bremzē. Bet man negribās to sodu maksāt. Likumu es izmainīt Vācijā nevaru un nevarēšu un negribu. Es varu vienīgi pukstēt un raudāt, bet nenoliedzami tas izraisa agresivitāti uz ceļa daudz lielāku. Man brīžiem ir ļoti žēl to vieglo. It sevišķi, kad ir atvaļinājuma laiks. Atvaļinājuma laikā es savācu aiz sevis tādu asti. Bet zini, ko es daru? Es parasti kaut kur, ja man tiešām nav pēdējās minūtes jāizstrādā, es iebraucu mazajos pārkingiņos, stāvvietās, nometos malā un lai aizbrauc visi. Un tad atkal braucu ārā un krāju nākamo asti. Protams, tu visu laiku tajās kaptiņās arī neiebrauksi, bet mums vienam otru ir jāsaprot reāli. Tad, kad braucam ar riteni, mums kaitina automašīnas, ar automašīnu braucot mums kaitina velosipēdisti, ar moci mums kaitina tur vieglie. Un starp citu, man viens uzdeva kaut kādu jautājumu. Kas tev kretinē pie stūres? Braucot pie stūres, kas tev kretinē citos vadītājos? Un toreiz tā bišķi padomāju un nezināju īsti, ko atbildēt. Bet šobrīd es varētu atbildēt un pateiktu to, ka man kretinē tas, ka man vispār kaut kas uz ceļa kretinē. Jo izmainīt es neko nevaru. Es tikai varu saaudzēt savu to dusmu un naida bumbulu lielāku. Es taču nekāpšu ārā kauties. To es atstāšu Krievijai. Lai gan arī Latvijā ir bijuši gadījumi, ka, neslēpšu. Dēļ braukšanas Rīgā esmu saklopējies. Arī pa muti dabūjis, jo. Man bija vecais Audi A6 un nesadalījām ceļu ar vienu Mercedesu E-klases un sākām kaut ko lamāties. Tur, protams, viņš slāvu valodā. Es jau neesmu arī muļķis, es zinu tos visus vārdiņus. Tā, manuprāt, man priekšā ir pārkingiņš, skatāmies. Jā, aiz manis ir rinda ar mašīnām. Man tieši ir pārkings. Un es braucu uz 60 km/h. Labi, šoreiz ir 3 vieglie, bet skatās. Es neko no laika sava nezaudēšu, un kamēr es izbraukšu cauri šitai kabatiņai, kur visi vieglie strīpiņā aizbrauc man smuki garām. Skatās, Tātad Bembis pirmais bija, Kabloks un Auģiks, un visi strīpiņā. Labi, tagad viņi bija 3 tikai. Un mēs lienam apakaļ ārā, un viņi ir pa priekšu. Un laimīgi, ka tikuši man garām. Protams, līdz nākamajam tādam kā es, kurš te vilksies uz 60, bet neko darīt. Tāda dzīve.
Jā, un man viens spilgts piemērs. Es pēc kaut kāda brīža būšu vietā, kur es arī varēšu braukt uz 60 km/h, Bundesstraße, saucamā vāciski. Bet ik pa laikam ir uztaisītas divu joslu ceļš. Tātad es braucu, teiksim, šajā braukšanas virzienā, un man vienā brīdī atdalās vēl viena josla, un kaut kādu, teiksim, kilometru divus ir divas joslas. Un visi tie, kas ir sakrājušies, viņi tajā momentā var aiziet garām, tikt un atkal iekārtoties pirmajā un viss kārtībā. Un tā ik pa laikam mainās. Pretējā braukšanas josla ir divas, un tad manā pusē. Un brīdī vēl pēc tam atdalās ar dzelzs barjeru. Tātad aiziet jau divas joslas katrā braukšanas virzienā, plus dzelzs barjera pa vidu. Tātad tajā vietā jau es arī varu dot pilnu vēju. Pēc likuma jau mēs 80 tik drīkstam braukt. Bet, kā zinām, visas fūras, pārsvarā visas ir atregulētas uz 90. Ir jau firmas, kur arī 85 atregulē. Labi, nerunāsim par tām lielajām firmām ar lielajiem burtiem, kas ir Latvijā un Lietuvā, kuri brauc arī uz Bāņa tur 80, 81, tad ripina no kalniņiem tur līdz 70 un atkal viņi vāc tās zvaigznītes un kad tikai pareizāk izbraukt. Bet es jūs neapskaužu tādēļ, ka es saprotu, kā ir atbraukt mājās. Nē, es nesaprotu, es nekad tādās firmās neesmu strādājis, kur atvelk par degvielas patēriņiem vai vēl nezinu ko. Arī manā vecajā firmā Arings, tur šefs bija saprotošs, jā. Tur varēja būt arī lielāks patēriņš kalnā uzbraucot vai pretvēju un vispārējais, bet tad, kad tu atbrauc mājās un neesi atvedis 22, labi, es teicu pārspīlēju, es teicu vienkārši tēlēni pasaka 22 litru patēriņu uz 100 un tev par to atvelk no algas, come on, labi, šī lieta, ko es nediskutēšu. Labi, es aiztarkšķējos, tu būšu jau uz Bāņu izbraucis. Jā, pavīlēšu kādu gabalu pa autobāni, un tad tiekamies tajā vietā uz mazākas nozīmes ceļa, kā latviski nosaukt to, to Bundesstraße saucamā, kur es parādīšu piemēru, kāds ir, kad ir viena braukšanas josla katrā virzienā, un ik pa laikam tiek uztaisītas divas, lai visi varētu aiziet garām. Un parādīšu tieši to kā piemēru. Tiekamies jau pēc brīža, es domāju, pēc kaut kādas pusotras stundas. Tad Brēmenes sastrēgumam es esmu cauri ticis, kaut kādu stundiņu pabakstījos. Protams, otrajā joslā negāja, negribējās sodu maksāt. Kā jau visiem, kas brauc, zina, ka daudzi vīlē pa to otro. Dārgs prieks. Nepateikšu, cik tas sods bija par apdzīšanu, bet kaut kas ir 100 eiro un 1 punkts. Tā kā gribējās tā prātīgāk pabraukt. Jā, pēc kaut kādas pusstundas būšu klāt pie tām, būšu uz tā ceļa, kur es teicu, kur es uzfilmēšu, kā izskatās, ka sadalās uz tām divām joslām. Un tad jau tiekamies pēc pusstundas. Ko no autobāņa esam nobraukuši tagad, un būsim tūlīt uz tā ceļa, ko es tieši teicu par to vietu, kur dala tās joslas. Redzi, šeit ir parastas vienkārši viena pret otru. Viena pret otru, viena otrai pretī. Un pēc brīža parādīšu tev piemēru par to, ko es minēju. Kā redzi, tur jau arī savākti ir vieglie. Labi, te ir visi savākti, tāpēc, ka ceļš ir ledus un visiem bail salika. Ko smuki sniedziņš slīd pāri. Bet toču ledus nestājas vispār. Tie, kas pa Norvēģiju gāž, šito pa ledu nenosauks. Bet smuki, ne? Smuki, jā. Man patīk. Kā redzi, viens piemērs šoferītim, kas neizturēja tos 70. Viņam ir aizliegt šeit apdzīt, bet mēģinās vilkt garām. Šitais ir vienkārši bezjēdzīgi, tāpēc, ka priekšā ir vesela rinda, un viņš tūlīt ielīdīs šitam priekšā, bet brauks aiz tiem atkal. Tā kā šis es nezinu, labi, es pats esmu tā darījis, nenoliekšu, bet reizēm mēs pieņemam neloģiskus lēmumus, un
tur neko nevar padarīt. Tādi mēs cilvēki esam. Kā redzi, tagad arī priekšējais brauc 67, tātad visa rinda. Nav neviens, kas brauktu ātrāk par tiem 70, tad līdz ar to tāda rinda veidojas. Aiz manis vēl vieglais, tad atkal fūra. Un tāda rekuri pretējās puses, reku nāk tieši vieglais pretī. Un viņš līdīs apakaļ, labi, viņš nepaspēja līdz galam. Bet tātad šobrīd pretējā josla brauc divās joslās, lai varētu apdzīt. Un mēs ejam pa vienu. Bet man vienalga jāturpina braukt uz 60. Jo te nav dzels vai betona atdalošās malas. Nu, kā redz, smuki, jā. Te var gabals ir, lai apdzītu. Protams, tad, kad liela satiksme, arī šīs divas joslas, viņas taisa bišķi bezpriģeli, tāpēc, ka visi mēģina paspēt pa to otro garām. Bet josla, kur beidzās, tad sākās, visi mēģina tikt apakaļ. Apakaļ vairs netiek, jo pirmā ir pilna, un šo stāvam. Un tā, lūk piemērs. Šeit man sāksies tagad divas joslas, un garums ir 1200 metri. Un man aiz muguras ir vieglais, viņš jau iet garām. Tieši tā, viņam ir moments aiziet, labi, viņš netiks līdz pašam galam, lai ielīstu pirmajā un būtu fūrēm priekšā. Bet, vienalga, iespēja ir. Līdz ar to viņam nav jālien garām tajā brīdī, lai radītu kādu frontālajā. Nāk vēl buseņš, un vēl, tā vēl 400 metri. Labi, tagad būs vēl viens vieglais, aiz viņa ir vēl viens, bet tas nepaspēs līdz galam. Tā 200 metri, tas ielīdīs man priekšā, vai mēģinās vēl pat tam tikt. Redz, tas tika līdz galam. Aiz manis nav neviena vairs. Miedziņš bija uznācis, grūti arī runāt, tagad kaut kā valoda velk. Tātad manas joslas divas beidzās, un mēs atkal redzam pretējā pusē. Atkal divas joslas, un reku jau tieši šitie divi jau ir apdzinuši. Citi nemaz nesteidz apdzīt, jo nav vērts, redz kā. Bet viņi arī nebrauc ātrāk pa 70. Labi, starpība starp Latviju un Vāciju ir tāda, ka viņi izbrauks uz autobāņa un iztrakosies tur, kur vajag. Latvijā jau tie autobāņi nav. Labi, ceļš nav vispār domāts, lai trakotu. Un lopinieks nāk pretī. Bet, kaut kā tā man tas video te sanāca izstāstīt. Kā es to redzu un kā es to domāju. Protams, es vēl joprojām esmu deklarēts arī Latvijā. Man ir gan deklarētā vieta, dzīves vieta, gan Latvija, gan Vācija. Līdz ar to, ja tiešām pacelsies tāds jautājums, ka vajadzētu vākt pārakstus par to, lai nebūtu tie 70 km/h fūrēm, es viennozīmīgi pievienotos jums visiem pārējiem, kuri būtu pret to un arī savu parakstu uzliktu. Tad es domāju, ka ar šo es arī video beigšu, atvadīšos no jums. Savas domas un viedokli esmu izklāstījis. Varbūt kāds noskatījās līdz galam, bija interesanti. Ja nē, arī paldies. Tad tiekamies jau nākamajā video. Lai visiem labi ripo un izdodas pārdzīvot šo augsto ziemu. Čau!